Turpinam Latvijas televīzijas priekšvēlēšana debates Izvēlēs nākotni un runājam par nodarbinātību un bezdarbu. Turpinot mūsu aizsākto tēmu par to, ko īsti darīt ar bezdarbu, izskanēja daudz diezgan vispārīgu tēžu par to, ka vajag veicināt ekonomiku un tā tālāk. Man ir konkrēts jautājums Armandam Agrumam. Nodarbinātības valsts aģentūras dati liecina, ka ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars ir gandrīz pusi, 44% no visiem bezdarbniekiem. 2009. gadā tas bija tikai 8%. Ko darīt ar šiem cilvēkiem, kas tad nevar atrast darbu ilgāk par gadu? Konkrēti, ko darīt bez vispārīgām tēzēm? Domāju, tas jādara Vilka kungam, kas šobrīd atrodas jāuzdod jautājums. Es šo bezdarbu neesmu radījis. Ko jūs rosināt darīt? Es jau teicu, mainīt pilnīgi šo sistēmu. Mēs nevaram dzīvot vairs tālāk pēc šī principa. Un rītā, protams, jūs neatradīsiet šīs 2-3 darba vietas, ja šos 50%. Viena daļa arī tā nestrādās. Tur jau ir sistēma agrumu. Es jau teicu, tas nav populisms. Strādā šodien Vācijā, Zviedrijā, Norvēģijā šī sistēma strādā. Ir dažādas atbalsta programmas, kā piemēram, varētu runāt tā, varbūt, tā ir tā pati tēma. Teiksim, Vācijā ir tāda programma kā Wohngeld, teiksim, tiem, kas ir iekrituši hipotekāros kredītos, viņiem apmaksā procents, lai viņi, teiksim, turpinātu dzīvot un neaiziet no savu dzīvi. Programmas ir daudz, valstī jāstrādā. Šobrīd realitāte tāda, ka daļai cilvēki ir izdevīgāk saņemt sociālos pabalstus un nevis strādāt. Kā panākt, lai strādājot nopelnīt vairāk nekā saņemt pabalstus? Tas ir labs jautājums. Es gribētu teikt, ka pabalstu lielumam un apmēriem ir jābūt tā līdzsvarotiem, lai tomēr strādāt ir izdevīgāk nekā saņemt sociālos pabalstus. Un pasaules praksē tas dažādi šie jautājumi tiek pielietot. Piemēram, bezdarbnieku pabalstu saņemšana parasti tiek veidota dilstoša jau no sākotnējiem mēnešiem. Tāpat laikā, ja cilvēks iet, piemēram, mācīties, tad viņam tiek maksāta stipendija, kas kopējo naudas masu palielina. Tādējādi tiek radīta motivācija. Līdzīgas motivācijas var radīt ļoti daudzās vietās, un mums ir priekšlikumi. Piemēram, viens no piedāvājumiem, bet tā ir politika, kas ir jāapskatās ārkārtīgi uzmanīgi. Zariņa kungs, izskanēja doma, ka vajadzētu piešķirt nodokļu atvieglojumus tiem uzņēmējiem, kas nodarbina ilgstošos bezdarbniekus un jauniešu bez pieredzes vai cilvēks ar īpašām vajadzībām. Cik lielus tad vajadzētu šos nodokļu atvieglojumus? Ja mēs runājam, redziet, tas nebija mūsu priekšlikums, un mēs par šo priekšlikumu izturamies ļoti piesardzīgi. Kāpēc? Viņš var dot ļoti nepareizu motivāciju tirgu. Jo kas notiks? Uzņēmēji, lai minimizētu savas izmaksas, sāks pieņemt darbiniekus, un mēs to daudzkārt esam jau redzējuši, sāks pieņemt darbiniekus vienkārši uz šo laiku, kamēr ir šī atlaide, un pēc tam viņas laidīs vaļā. Un mēs varam panākt tieši pretēju efektu, ka nevis mēs veicināsim nodarbinātību, bet vēl radīsim vēl lielāku haosu. Plus, mēs ar to varam arī izkropļot konkurenci. Kad viens uzņēmējs sāks to izmantot, cits mēģinās būt godīgs, un te var radīt vairāk problēmas nekā labumu. Tā kā tas ir ļoti jāpārdomā. Paldies. Paldies jautājums Andrim Tolmačam. Daudz cilvēku, skolotāji, policisti un citi nespēja šeit nopelnīt tik, cik vēlētos un brauc vienkārši prom. Kā rīkoties, ja algu palielinājumu šeit Latvijas budžetā it kā nav? Kā rīkoties kam? Valstī. Valstī. Jums nākot pie varas. Valstī vienīgais iziet jārada jauna darba vietas. Un cilvēkam, kas aizbrauc, viņš domā par sevi, par ģimeni, viņš nedomā par valstī, un tas ir pareizi. Jo viņam katru dienu gribas ēst. Viņš brauc, ja normāls cilvēks nevar izdzīvot par 100 latiem, par 80 latiem, un ja viņam samazina darba algu valstī. Jā, bet jūs atbild radīt jaunas darbvietas. Radīt jaunas darba vietas. Tā arī saucās mūsu raidījums. Ļoti sarežģīta atbilde. Romānam Naudiņam jautājums. Ir parādīsies pēdējā laikā viena nepatīkama tendence, ka darba devēji pat nevēlās uz darba intervijām aicināt cilvēkus pirms pensiju vecumā, un ir parādīsies pat informācija, ka cilvēks, kam ir vairāk nekā 40 gadi, kā to atrisināt, jo starp 40 un iespējamo pensijas vecumu 65 ir 25 gadi. Tātad, kā atrisināt to, ka darba devēji pat nevēlas aicināt cilvēkus pirmspensijas vecumā uz darba intervijām? Redziet, šeit mums ir Eiropas sociālais fonds, kas nodrošina darbinieku pārkvalifikāciju un jaunu zināšanu ieguvi. Tad, acīm redzot, Valsts nodarbinātības dienestam ir jāpalīdz šiem cilvēkiem iegūt jaunas zināšanas, lai šie cilvēki būtu šim uzņēmumam konkrēti noderīgi, lai viņi varētu veikt attiecīgos pienākumus konkrētā uzņēmumā. Šeit ir nepieciešama sadarbība starp uzņēmumu un nodarbinātības dienestu. Un veidojot šo sadarbību,
apmācot šo darbinieku tieši šim uzņēmumam, mēs varētu šos cilvēkus aicināt uzņēmumā. Šis vecums ir šķērslis, nevis kvalifikācija. Kāpēc vecums, lai būtu šķērslis? To jūs pavaicājiet tiem darba devējiem, kas neaicina šos cilvēkus uz intervijām. Jums pašam firma ir. Jā, manā uzņēmumā strādā ļoti daudz cilvēku, kuri ir tieši 50-gadīgi, un 55-gadīgi un 60-gadīgi. Un man nav nekādas problēmas, jo mana uzņēmuma specifika ir tāda, ka es varu nodarbināt šos cilvēkus. Katram uzņēmumam ir savu specifiku, un šeit es redzu tikai sadarbību starp valsti un uzņēmumu. Einārs Grigors, jautājums jums. Vēl viena riska grupa ir jaunieši, kuriem nav darba pieredzes un grūti atrast darbu pat ar labu diplomu. Kā šo risināt? Es domāju, labu diplomu darbu šodien nav tik sarežģīti atrast. Sarežģītāk ir atrast tiem varbūt ilgstošiem bezdarbniekiem, kuri gadu vai 2 gadus nav darba tirgu bijuši. Un te visnotaļ ir skaidrs, ka tur ir nepieciešama pārkvalifikācija. Jo kvalificēts darba spēks diezgan lielos daudzumos ir aizbraucis ārpus Latvijas. Bet ir taču mums iespēja pārkvalificēties valstī? Acīm redzot, tā pārkvalificēšanas sistēma nedarbojās tajās nozarēs, jeb tajās profesijās, jeb nespecializējās tajās nozarēs, kurās ir nepieciešams darba rokas valstī. Paldies. Raitis Glāznieks, izskanēja šeit arī, mēs runājam par 100-latnieku un 80-latnieku programmu. Kāds ir jūsu partijas uzstādījums? To vajadzētu turpināt, neturpināt un cik ilgi? Jāturpina ir jebkura programma, kura palīdz cilvēkiem pārdzīvot grūtus laikus un sagaidīt kaut kādu ekonomikas izaugsmu arī savos maciņos. Protams, ka tas ir jādara, un jādara ir vairāk. To gribētu redzēt plānu, teiksim, kur valsts, teiksim, labklājības ministrija ar ekonomikas ministriju kopā, kur ir strateģiskais plāns, kuras reģionus mēs attīstam, lai nav tā, kad taisījām plānu, kā attīstīt laukus. Tagad plāns ir gatavs, izrādās, ka no laukos vairs nav cilvēku. Bet tas, ka jūs kolēģi izteicās, ka tas īsti labi nav un šo programmu varbūt nevajadzētu turpināt, jo tas tāds negods Latvijai vien ir? Tas nav nekāds gods, bet paēdis vēders ir labāks nekā, teiksim, izsalcis. Paldies! Jurševs kundzei jautājums. Daļa bezdarbnieku saražo arī pie varas esošie politiķi samazinot vai atlaižot valsts pārvaldē strādājušies. Vai jūsuprāt, šis process nākamgad būtu jāturpina? Padarot efektīvāku pārvaldi, bet palielinot bezdarbnieku skaitu? Ļoti sāpīgs jautājums. Uz to jāskatās ļoti piesardzīgi, jo arī tas ir darbspēks, tas ir darbspēka nodoklis. Un jāsaka, šobrīd valsts pārvaldē strādājošie ir tie, kas būtībā arī visgodprātīgāk veic šīs nodokļu nomaksas, kas ir akūti nepieciešams sociālās apdrošināšanas sistēmai, jo nav dzirdēts, ka valsts pārvaldes darbinieki šobrīd darbotos ēnu ekonomikā. Līdz ar to ir ļoti rūpīgi jāizvērtē šī nepieciešamība, jo man liekas, ka arī tas ir mīts un mazliet uzpūsts stereotips, ka valsts pārvaldē ir pārlieku uzblīdusi no ierēdniecības, kaut gan strādājot uz vietas, fakti liecina par pretējo. Paldies! Lāsukungs, ir uzņēmēji, kas ir apsvēruši domu radīt jaunas darba vietas, taču secinājuši, ka tas nav iespējams, jo nebūs darba rokas un kas parādās, ka ir cilvēki, kas nemaz nevēlas strādāt. Vai risinājums varētu būt imigrantu ieviešana? Runājot par ekonomiku kā tādu un pasakot, ka mums ekonomika ir nepietiekoša, lai tuvākajos laikos maksātu pensijas cilvēkiem, es domāju, ka mums patiešām ir jāskatās par šo primāro, par cēloņiem. Mums šīs ekonomikas nav. Līdz ar to, ja mēs spēsim stimulēt eksportu, ja mēs spēsim stimulēt iekšējo patēriņu, tad atbildēsim uz jautājumu, kas mums trūkst. Ja mums pietiks savu cilvēku, pietiks to cilvēku, kur atgriezt atpakaļ kolosāli, ja ne, ekonomikas stimulēšana, mums būs vajadzīgi citi cilvēki, un tos aicināsim. Varētu arī apsvērt domu par imigrāciju. Paldies. Anrijs Saumals. Kā panākt, lai izglītības iestāžu programma atbilstu reālajam tirgus pieprasījumam? Jā. Tas ir ļoti svarīgs jautājums, kas arī, es domāju, ir izcinājums daudzām citām problēmām. Kāpēc ar labu diplomu nevar atrast darbu? Kā to panākt? Pirmkārt, ir jāsaprot, ka izglītības sistēmas īsti droši vien, ka nevar veidot ierēģi. Izglītības sistēma ir jāveido praktiskiem cilvēkiem apvienībā gan pedagogiem, runājot ar uzņēmumiem. Kādas ir tās īpašības šiem uzņēmumiem, kuri rada jaunās darbvietas, vai kuri radītu jaunās darbvietas, bet viņiem nav pietiekami speciālisti? Paldies. Es gribētu drusciņi paskaidrot, šeit kolēģis vienkārši vēl nezina to. Latvijā ir tāda sistēmiska kārtība, ka ekonomikas ministrija atbild par darba tirgus prognozēšanu,
Savukārt Finanses ministrija, izglītības ministrijai dod naudu atbilstoši šīm prognozēm. Vilkungs, Finanšu ministrija runā par algu iesaldēšanu valsts pārvaldē. Taču jau tagad daudz labāko un zinošāko ierēģiņu aiziet prom uz privāto sektoru, kur ir konkurētspējīgāks atalgojums. Tas nozīmē, no valsts pārvaldes aiziet prom kompetenti speciālisti un valsts pārvaldes efektivitāte samazinās. Ko darīt? Jautājums ļoti būtisks un svarīgs, un šeit risinājumi jābūt sekojošam. Katrai institūcijai, ministrijai, valsts attiecīgi iestādē jābūt pašai savai pašnoteikšanās attiecībā uz algu fondu. Respektīvi, lai varētu vairāk izlīdzināt dažādo šīs algas, tāpat kā to dara privātais bizness, dažādās kategorijās. Tas ir pamat jautājums. Attiecīgi, tas varbūt arī nedaudz atsevišķās jomās mazināt strādājošo skaitu. Tas nozīmē, ka vienotā atalgojuma sistēma, ko ieviesa salīdzinoši nesen, ir jāizmet miskastē. Viņai ir jāpilnveido. Viņa nav pilnīgi, viņa neaptver pilnībā tā, kā tam būtu jābūt. Es kā no privātā biznesa nākošs cilvēks, es tam varu pat. Un tad katrā ministrijā, katrā valsts iestādē, kādas algas gribam, tādas nosakām? Ir jāpalielina koridoru un jādod lielāka pašnoteikšanās, jo pamats jau ir ielikts sistēmai. Viņa vienkārši jāpilnveido. Tas galvenais, un tas jādara diezgan ātri. Paldies. Jautājums Dianai Jakubovskai. Uzņēmēji, izņemot varbūt ķīmijas un farmācijas nozares uzņēmums, nestoties uz aicinājumiem, nepārāk izmanto šobrīd valsts piedāvājumu apmaksāt darbinieku pārkvalificēšanos un mācību kursus. Kā jūs prāt, ar ko ieinteresēt uzņēmējus? Pirmais noteikti, kāpēc rodās tādas problēmas, tāpēc, kad valdība ir radījusi īstenībā diezgan lielus šķēršļus, lai uzņēmums gribētu piesaistīt vai nu jaunus darbiniekus, vai nu arī attiecīgi apmācīt pārējos. Un šobrīd arī nav noslēpums, ka uzņēmumā viens cilvēks dara 5 darbus, jo uzņēmuma vadītājs nav ieinteresēts ņemt jaunus darbiniekus, tāpēc, ka viņš nezina, kādi būs rītā nodokļi un ar ko viņiem nāksies saskarties rīt. Tā ir jūsu atbilde. Jā, paldies jums. Paldies, Edmunds Sprūčs. Neattīstīta infrastruktūra, slikti ceļi, cilvēki nevar tikt līdz darba vietai, jo transports labākajā gadījumā iet tikai pāris reizes dienā vai pat vēl retāk. Kā šādā situācijā, lai cilvēki nokļūst līdz darba vietai, ko darīt? Šeit jautājums ir par to, kur tā darba vieta atrodas. Un mēs vēlētos redzēt Latviju, kura ir vienmērīgi, kura piedāvā vienlīdzīgas iespējas un vienmērīgas iespējas atrast darbu cilvēkiem, lai nebūtu tā... Tas ir reāli? Jā, protams, ka tas ir reāli. Lai nebūtu tā, ka 18% cilvēku šobrīd, iedzīvotāju šobrīd plāno pārcelties uz citu kaut kādu dzīvesvietu dēļ, pamatā dēļ labāk atalgot darba meklējumos, un 12% plāno izbraukt no valsts. Bet tātad attīstīt uzņēmumus un darba vietas uz reģionos, nevis būvēt labākus ceļus un nodrošināt autobusus. Protams, ka infrastruktūra ir ārkārtīgi būtiska šajā jautājumā, bet ir jāsamēro iespējas iespējas ar vajadzībām. Paldies. Paldies. Un šeit vieta, Bērziņkungs, piemēram, jūs jau gan izteicāties, ir kāda argumenta par to, ko jūs dzirdējāt citi teica? Lūdzu, Tomšokungs. Man ir viena replika par to, par jūsu jautājumu. Ja jūs jautājat, atrot no konteksta, prasāt, ko darīt ar cilvēkiem vecumā, ko darīt ar jauniešiem, ko darīt jaunam māmiņam, jo viņam, protams, problēmas iestāties darbā. Bet nevar pateikt, ka sākumā pieņemsim vecus cilvēkus gados, pēc tam jauniešus, pēc tam māmiņas. Darba vietas, cik ir tagad. Mēs nevaram diktēt uzņēmējiem, ka viņam uz 10 darba vietām pretendē 100 cilvēkus. Vai ir kādas sociālās grupas, kuras mums vajadzētu īpaši aizsargāt, par kurām vajadzētu īpaši parūpēties? Valstī jāizveido, jārūpējas, lai būtu jaunas darbas vietas jāveido. Bet ja jūs tikko jūs sākat regulēt, jūs ar privātiem neko nevarat izdarīt. Atrast veids, kā apiet to likumu. Tas, par ko mēs šobrīd nerunājam vispār, ir ēnu ekonomikas īpatsvaru samazināšana. Un tas būtiskākais moments šeit nav tie 5 miljārdi latu apmēram, un vismaz, kas mums atrodas ēnu ekonomikā, un attiecīgi proporcionāli kaut kur 1,5 miljārda latu nodokļu ieņēmumos, un lielākā daļa no tā darba spēka nodokļos. Tas bēdīgākais efekts ekonomikā ir, ka tāds aploksņa augu īpatsvars, kā mums šobrīd ir uzņēmēja darbībā, faktiski aptur Latvijas uzņēmumu izaugsmi, jo tikai mazs uzņēmums var atļauties slēpt šo te aploksņa augu faktu, tik līdz viņš sāk augt lielāks.
viņš vairs... Jūs uzņēmā arī ir aplaušņi algas? Man tāda nozara, kurā tas faktiski nav iespējams. Bet tas ir nopietni. Tas ir daudz lielāks. Ko darīt ar ēnu ekonomiku? Mēs zinām, ka tas procents 38,1 pēc dažiem pētījumiem ir ļoti liels. Tas ir svarīgākais, kas ir jāsaprot, ka tas lielākais mīnus un trūkums no ēnu ekonomikas īpatsvara mums ir tieši šī uzņēmuma nespēja izaugt līdz eksporta spējīgiem uzņēmumiem, jo tik līdz viņi nokļūst. Šobrīd, ko mēs valstī varam darīt? Pēdējā partija. Es gribētu ieteikt vienu lietu, kas risināt gan to jautājumu, kas tika uzdots Vilkungam, gan arī, zināmā mērā, ēnu ekonomiku. Ir dzirdēt, ka starptautiskā aizdevēja ir ieteikuši veikt pilnu valsts funkciju un ministriju audits, lai nepārklātos, lai nebūtu lieki cilvēki, ko esošie politiķi ir spītīgi atteikšies darīt. Man kā uzņēmējam gribētos redzēt, ka valdība piesaista starptautiski atzīts auditors, kas auditē visu valsts pārvaldes struktūru un parāda man, kad mani maksātie nodokļi netiek izmesti. Mans uzņēmums maksā visus nodokļus. Mums vajag tos starptautiskos. Un es zinu cilvēkus, uzņēmējus, kur cenšas izvairīties maksimāli tāpēc, ka viņi netic, kad nodokļi tiek izmantot. Tas ir pārliecības jautājums. Ka viņi netiek, nav ticības valdībā. Bet parunāsim par ēnu ekonomiku šobrīd un tām lietām, ko mēs varam vai ko nevaram darīt, lūdzu. Par ēnu ekonomiku es tā vēlējos piebilst. Labi, mēs apkarosim tādā ziņā, ka tas mums palīdzēs nodokļu masu palielināt, ko mēs saņemam. Bet tas īstais netic, ka tas palielinās jaunas darba vietas, jo, ja tie cilvēki jau strādā, tad viņi, arī strādā. Statistikā tas palielinās. Statistikā, jā, bet nav svarīgs papīrs pareizi. Tas palielinās ieņēmumu budžetā. Jā, tas palielinās ieņēmumu budžetā. Es gribētu teikt, ka ēnu ekonomikas samazināšanai faktiski mums vajadzētu izmantot divus instrumentus. Viens instruments ir motivācijas radīšana cilvēkam maksāt nodokļus un piedalīties nodokļu maksāšanā. Ar to nodokļiem saprotot sociālās apdrošināšanas maksājums pirmām kārtām. Cilvēkam ir jāsaprot, ka viss radīt šo motivāciju? Motivācija tāda, ka šobrīd, pieteiksim tas, ko šobrīd valdošā elite izdarīja, pieņemsim ar otrā līmeņa pensiju sistēmu. Jaunie cilvēki pazaudēja motivāciju piedalīties šajā sistēmā, jo viņi saka, redzat, kā viņi izrīkojās. Viņi paņēma manu naudu, kas bija mans uzkrājums, mans personificēts uz mani. Viņi tagad paņēma, aizmet viņu projām, sadalīja citiem. Bet es gribu teikt, Rederkungs, es jūs nepārtraucu, ka jūs runājat, ja? Nē, diskusija mums ir, bet nevajadzētu pārtraukt. Ļaujiet man pabeigt teikumu. Es vienkārši jums pajautāju par to, ka otrais pensiju līmenis, tas ir pēdējā gada lēmums, vai ne? Nē, tas nav pēdējā, tas ir pēdējo 2 gadu lēmums, un es gribu teikt, ka tas ļoti lielā mērā ietekmē vidēji cilvēku, tādu 30-40 gadnieku motivāciju maksāt nodokļus. Otra lieta, es gribētu teikt, tā ir administratīvā lieta. Pieņemsim, mums ir darba inspekcija, kurai jārūpējas par darba tiesisko attiecību esamības kvalitāti visā valstī. Darba inspekcijai, lai cik tas dīvaini nebūtu, viņai šajos 3 lineārajos griezumos ir 30% resursu noņemts, 30% cilvēku noņemts, un nav saprotams, kā viņa var nokontrolēt. Tas nozīmē, mēs faktiski no vienas puses runājam, ka mēs gribam, lai darba tirgus būtu baltāks, bet instruments ņemam laukā. Es palūkšu jūs ieklausīties ļoti nopietnā jautājumā, kur valstī tiek vienkārši nozagti miljoniem lati. Un proti juridiskas personas aizdod fiziskām personām naudu. Paši īpašnieki, uzņēmumi īpašnieki sev aizdod naudu no savu uzņēmuma. Tādā veidā audzējot nodokļu parādus pret valsti pēc gada. Arī to ir izdarījis, vai ne? Tas ir arī viens no gadiem, bet es